Tā kā vērpšana ir ļoti putekļains process, tad vasarā kārderi un plucinātāju es esmu pārcēlusi uz balkonu. Vispirms balto samojieda vilniņu izplucinu, jo pirms tam to esmu mazgājusi. Un, kad ir pietiekami daudz izplucināts, tad jau var ķemmēt. Visus manus instrumentus ir gatavojis ukraiņu meistars Nikola. Un šis karders man jau kalpo 2. vasaru, un es tam neesmu nemaz pirmā saimniece. Jo rūpīgāk izķemmēšu vilnu, jo smalkāks izdosies pavadiens. Tagad ar īlenam līdzīgu rīku noņemu kodeļu no kardera un dodos uz istabu vērpt. Tā kā esmu jau iedzīvojusies putekļu alerģijā, tad vērpšanas laikā lietoju gan respiratoru, gan aizsargu brilles. Samojeda vilna ir brīnišķīga. Tur nevajag nekādus papildus šķiedras pievienot. Viss vērpjās ļoti jauki un var veidot ļoti, ļoti plānu pavadienu. Bet ir viens knifs. Kodeļu vajag turēt ļoti čagani. Redziet, es tā knapi to turu, jo ja es saspiedīšu ciešāk, tad būs rasnais pavadiens. Un vēlreiz liels paldies par brīnišķīgajiem rīkiem, Nikola!